Neviens tāds stilīgs cilvēks Volvo nepirks. Vai lumburgumbur? Intram Busulim ir Volvo. Man nav kaut kāda 101 poga, kur man ir jāsaslēdz viss. Es nekad mūžā nepirktu Teslu. Ja jūs būtu auto, kāds auto tas būtu? Tev arī ir randiņš ar 2. Man vajadzēja speciāli iebraukt mašīnā. Tai mašīnai durvis nenobloķējās, un es griezu, un manējās durvis tā atsprāga vaļā. Čau visiem! Šajā burvīgajā ziemainajā novembra dienā. Ziema jau pie mums ir atskrējusi, ceļi ir slideni. Pirmās avārijas arī jau esmu redzējusi kaut kur internetā. Kaut kur ir, jā. Jā, kaut kur jau kāds ir ieslīdējis, bet šī ir autorīga jau 7. epizode. Podkāstam Nebrauc virsū. Ar mani joprojām ir kopā autorīga Džeki, Dāvis un Artūrs. What's up? Mēs vēl esam te. Joprojām. Neesmu nomainījusi Džekus. Un... Tas labi, tas vienmēr ir labi. Paldies. Un šoreiz pie mums ciemos ir režisore un aktrise, kas nu pat pabijusi raidījumā Randiņš ar 2. Iepriekš plašu atpazīstamību ieguvusi filmā Ekstāze, atveidojot galveno lomu. Burvīgā Linda Kalniņa. Ei, Cau! tev arī ir randiņš ar 2. Jā, man podkāstā ir Tāds ievilcies. jau tā 7. epizodu rulē. Nu. Jā. Ok, nu sāksim pamazām ar kaut kādu tādu nedaudz filozofiskāku jautājumu. Ja jūs būtu auto, kāds auto tas būtu? Tāds interesants jautājums, jā. Ko Dāvis sāc ar sevi? Labi, es sākšu ar sevi, ja visi tur domā. Es gan jau, ka varētu būt tas pats Audi, pa kur es visu laiku fanoju. Tas sudrabotais pasāds, par ko mēs runājam. Bet jautājums var B5, tas, kas nepieviļ. Es būtu vai nu B5 pasāds, sudraba spainis vai Audi R6, kas skrien visu laiku. Nu jā. Okay. Bet nekur nepaspēja. Okay. Ko domā par sevi, Lasma? Es visdrīzāk būtu, laikam vai Porsche vai BMW, jo man reizēm patīk tā kā ņiķoties, kas ir BMW raksturīgi, jā. Bet Porsche tas ir tad, kad es kaut kur izēju un tad tāda pompoznā, kā saka. Jā, bet es sērijas nepateikšu tikai marku, jā. Es varbūt sevi raksturotu kā, sākumā virsbūves tips varētu būt sedans. Es neesmu no tiem super praktiskajiem cilvēkiem, bet arī gadījumā kaut ko var. Un es domāju, ka tas varētu būt kaut kāds BMW 5. sērija, tāds standartiņš. Ok, un Kas katru rītu sāktu to Man nāk kaut kā ātrs un bez žēlastības nāk kaut kas tāds prātā, bet es noteikti būtu, iekšā būtu kaut kāda klasika, tur noteikti nebūtu jaunais Teslas variants. Nebūtu mans kaut kāds vecs, klasisks tāds BMW arī. Un ārējā uzbūve kaut kāds jauns un spīdīgs un košs. Okay. Kaut kas tāds, nezinu, puiši, kas tas varētu būt. Tas arī labs BMW kaut kāds. Gan jau tā varētu būt kaut kāda, varbūt 6. sērija vai Jā, kaut kas tāds. Ok, es iegooglēšu. Mājās tāda mašīna es esmu. Tas viss kārtībā. Mēs ar Lindu būsim tādi dīvāni eksperti šodien par mašīnām. Jā. Tieši tā kā no pressure mums ir 2 eksperti, tā ka viss kārtībā. Jā. Bet es domāju, mēs varētu sākt ar Lindas pamatiem. Vai tev pašai vispār ir auto? Šobrīd es esmu bez auto, bet man ilgu laiku bija superīgākā. Draugi man teica, ka man ir mazais Ferrari, bet tas bija Toyota Yaris. Bet man nenormāli forša, maza sarkana mašīnīte. Viņi nokalpoja man, es jau nopirku nedaudz lietot, bet ļoti labā stāvoklī. Nokalpoju 7-8 gadus, un čels, kas man taisīja remonts, mainīja riepas, visu laiku gaidīja, ka tai mašīnai kaut kas notiks un kad varēs remontēt. Jo viņa bija tik stabila un neplīstoša, ka viņš saka, kā tā var būt. Un es braukāju nenormāli daudz. Man tolaik bija darbs teātrī Daugavpilī, Liepājā, un es ar to mašīnu nenormāli daudz braukāju. Es teicu, es biju sajūsmā par to mašīnu. Un tad es paliku tikai centrā, un es pārdevu šobrīd, man nav auto, bet tā mašīna bija super. Jā, kā saka? Piekrītat, ja, Toyota? Toyotas ir labs jautājums, vai tika veikts tās apkopītas, tur eļas maiņas vai... Jā, to kā, protams. Tas bija, tas, protams, skaidrs. Uzturēšana dara savu. Kā saka, ja visi brauktu ar Toyotām, tad autoserviss paliktu bez darba. Jā,
Mēs tieši nesen Nu, tā runājām. mēs runājām tieši nesen, ka, teiksim, ja gribas izvēlēties mašīnu, par ko es arī tagad domāju, es kaut kādā no Toyotas neatkāpjos. Nu, tur, protams, varbūt jaunāk kaut kāda varianta, bet man ļoti patīk Toyotiņas. Es ar Jāris esmu braukusi. Jā, viņa tāda ātra bitī. Ātri bija. Es saku, tāpēc man draugi teica, ka mazais Ferrari, jo es arī diezgan tā braucu, tā žiperīgi. Nu, tavs mazais Ferrari. Es arī, starp citu, izmantoju tagad boltiņus, protams, un es tieši braucu arī ar Toyota ķēršu šodien. Jā, viņiem ir. Viņš varbūt nav tik ātrs, kā liekas, ka ir ātrs. Jā. Viņš ir tāds maziņš, tāds diezgan paciets, un tad tu brauc, tad liekas, ka tu visu laiku kaut kas Jā. Kādam 80, to Bet tajā liekas, pašā ka brīdī- Nu, tūlīt pacelsies. 130 mierīgi. Tā, nu Latvijā nevar braukt. Vai? Kaut kur jau var Mēs varam iespējas. 130. Apvaceļš. Nu, labi. Ir jau taču nevar ātrgaiļu ziemā. šosei. Ir, jā. Ir, Nu, ot. protams. Tur es arī braucu ar 130, nekur citur. Artūrs Bēnbi tik tālu nav ticis. Es tik ātri nevaru pabraukt. Man skola aizmugurē rāta. Ok, bet ar kādiem auto tev vēl ir nācies saskarties dzīvē? Ar Audi. Es esmu pabraucis ar Audi. Man ļoti patīk ar Tas ir Audi. ļoti labi. Tas Jā, ir ļoti man ir labi. Jā, ar Audi. Man mamma ir Range Roveriņa džipiņš, ar ko man patīk arī pabraukt. Jā, ar Audi. Man neatceros, kurš Audi bija. Nu, jā, Audi jā, man vēl patīk. Jā, un jā, tie laikam ir manējie tādi, ko es varu nosaukt. Favorīti. Tas Nu, es arī principā esmu tāda visvairāk, praktiska izvēle. jā, es arī visvairāk esmu braukus un, liekas, ļoti, un filmās, starp citu, pieminēja ekstāzi, ja? Tur man piešķīra mašīnu kā tēlam Teslu. Jā. Es drīkst godīgi teikt, ko es domāju šeit par auto, Protams. ja? Mēs Es nekad necenzējam. mūžā nepirktu Teslu. Kāpēc? Kāpēc? Pirmkārt, man likās ļoti... Ka tāda robota mašīna. Labi, tas ir man. Man patīk, ka ir vecais panelis, kur tu vari nospiest pogu, pagriezt rādio. Man ir iebis tās tie datori, Tur ir tā pogas un planšeta, kur planšetes. ir jāspaida pa visu ekrānu, līdz dabūt jā. katru ieslēgto Tad pusi. bija vēl viens interesants gadījums. Mums bija filmēšana, tur filmē, ka es braucu ar mašīnu, man bija tā kā ātri jāgriež. Es esmu pieredzējis, ka arī vecām mašīnām durvis nobloķējās. Tai mašīnai durvis nenobloķējās, un es griezu, un manējās durvis tā atsprāga vaļā. Un, ja būtu braucis pa centrā, tas bija Pulkveža Briežielā, un ja man būtu braucis no otras puses, tā Teslai būtu noraudzis durvis. Durvis bija aizvērtas. Viņas nebija vaļā un nepīkstēja mašīna. Viņas, es biju, varbūt nebiju aizcirtusi, bet viņiem nebija vai tas sensors vai kaut kas. Vienmēr sakot, Tesla nav mana mašīna, es nezinu. Lāsma. Interesanti, jo Tesla Es ir zinu, maza. Jā, man Jā. vispār ne. Man patīk, bet tas ir viss kārtībā. Man liekas, lielākais iemesls, kāpēc cilvēkiem tās Teslas tiešām nepatīk, tāpēc, ka viņas ir tiešām, kā tu saki, kā robots. Man savukārt ļoti patīk, kad viņa ir ļoti minimalistiska. Lūk, jā. Jā, es viņā iekāpju, man nav kaut kāda 101 poga, kur man ir jāsaslēdz viss. Es iekāpju, ieslēdzu savu mūziku, uzgriežu, lai man silst loks, mans dupsis, un viss es braucu, tā kā piesprādzējos, un man ļoti patīk, jo ziemā viņa īstenībā reizēm ar viņu ļoti grūti īstenībā saslīdēt kaut kur, jo viņa pati var nokontrolēties tādā ziņā. Es Teslā jūtos daudz drošāk. Redzi, jā. Man liekas, es esmu dzirdējis, ka pa Teslām vai tu esi Teslas cilvēks, vai nē. Tur nav Tas ir, visu- man liekas, nav pa... Tur bišķiņ ar viņu jāpabrauc, jāpierot un jāsaprot. Varbūt, Tas pats, jā. kas, teiksim, kaut kādus centos gadus atpakaļ, kad bija pārgājis tur no Android telefona uz iOS sistēmu, to arī sākumā atver to iPhone. Kas tur vispār notiek, Jā. kur es varu aiziet uz turieni. Bet, kad pierod, tad es vairs saprotu, ka neko citu tev nevajag. Tā kā tur var būt tāds ieradums. Bet tas ir tā kā tāds vizuālais novērtējums, praktiskums, bet jautājums, vai nācies viņu lādēt un kā ir gājis ar to visu? Nē, man nē. Nē, nav Es sanācis. ja? tikai stūrēju. Jā, okay. Nē, man nē. Nesanāca izjust to pilno elektroautociklu. Jā, lādēšanai ir tāds interesants moments. Labi, bet ja, piemēram, nebūtu budžeta, kādu auto tu izvēlētos? Ja nebūtu Jā, budžeta. ne tikai, ja nebūtu neierobežots. Jā. Es nezinu, jautājums ir, teiksim, ja man ir viens braukšanai, tad ir kaut kāds tāds klasisks, tiešām labs Audi vai kaut kas. Bet ja tas ir sapņu un visi ceļi ir labi un es varu, tas tā nav Latvijas braukšana. Kaut kādu mazu rīktīgu sporta, kaut kādu Porsche vai kaut kādu tādu. Starp citu, tie jaunie paši ir tādi, ka Latvijā ar viņiem arī var pabraukt. Viņiem tā rītošā ir tāda, ka viņa ļauj. Varbūt tas nebūs tāds super patīkamais brauciens, bet nav arī baigi traki. Es esmu braukusi ar elektroporšu. Ļoti laba amortizācija. Jā, Tiešām ar viņš viņu pīkst. nav bail kaut kur kādā nedodies bedrē trāpīt. Protams, jāizvairās, bet tas viņi ir, ir ļoti tādi mīksti un bija ļoti forša un patīkama pieredze pa Latvijas ceļiem arī. Viņi arī tiek ražoti tādam, kā pēc pieprasījuma.
attiecīgi cilvēki vairāk viņus izmanto ikdienā, un viņiem nav izdevīgi ražot viņus tik zemus, ka tu nevari pa ielām pabraukāties un izmantot. Es tikko sapratu, es zinu, kas vēl kura man mašīna man noteikti stāvētu, ja būtu bezbudžeta variants. Man stāvētu Mercedes, tas milzīgais melnais G-klase. G-klase, jā. Okay. Tas nav baigi, es džipos baigi praktiski, ka sievietei kāpt iekšā ar papēžiem, tas ir, man liekas, tu zini, ļoti grūti, nav izdomāts izlaižamās trepītes, jā? Tas ir traki. Tas ir ļoti nepraktiski ar īsiem, ar ko uz pirmizrādēm īsie tādi svārki, tur nevar iekāpt. Bet principā, jā, G-klase. Katru reizi atverot durvis būtu jāspiež tā vecā poga. Jā. Pie kura pieturās Mercedes. Kas ir tev svarīgs auto izvēlē? Dizains vai komforts, jauda, drošība? Kas ir tas, uz ko tu primāri skaties? Primāri skatos, kā es jūtos pie stūres. Man gribas justies droši. Es saku, tas varbūt bija iemesls, kāpēc arī no tām mazās Jarisiņā atteicos, tāpēc, ka es sapratu, ka es gribu justies vairāk, bišķiņ tā kā tādā kuģī. Nopietnāk. Jā, lai nav tā sajūta, ka tu ar tādu mazu tačku braucies ķerru. Tā ir tāda drošības sajūta, un man patīk tas tāds mīksts. Man patīk tāda mīksta sajūta, ka tu tā kā pa tādu māklonīti tā brauc. Tajos mažo pēc Audi A8. Jā, kaut kas tāds. Milzīgs kuģis, kurā tu peldi. Jā, un tu tā mierīgi brauc, un tu tos pedāli tā uzspied, viņš tā uzņem smuku ātrumu, un visi uz ceļu tevi respektē. To es esmu novērojis, ka mamma brauc savu džipiņu, tad uz ceļa kaut kā nemanot viņu respektēja vairāk, kā mani arī Jarisu. Šis varētu īstenībā būt arī pats stereotips kaut kā. Tas nav stereotips. Tā ir. Es to novēroju reāli. Vai es braucu un, piemēram, kaut kur man ir jāielien iekšā, ja? Vai arī māma ar savu džipiņu brauc, un viņa momentāli palaiž. Hei, ka tas nav godīgi. Jā, vai ne? Jo es arī to pamanīju, kaut kādu brīdi biju pabraucis ar golfiņu. Drausmas, tāda necieņa. Necieņa, jā. Mirkšķina, taurē. Brauc ar BMW, tā nav. Vai ne? Bet tas ir arī atkarīgs, kā tev tas auto izskatās. Jo es, pieņemsim, biju sievai nopircis pirmo BMW, un viņam bija ļoti labi iemīcītas durvis uz iekšpuses vienā pusē. Un tā, ka viņa pārkārtojās ar tām durvīm iemīcītajām, tur bija vienalga, visi vienmēr palaida. Var arī tā. Tā kā tas izskats ar kaut ko. Pagaid, bet jautājums, tu pirki jau ar iemīcītām? Jā, es pirku jau. Es pirku jau ar iemīcītām. Tas tāds stils bija. Nevienam citam nebūs tāda mašīna. Lai nav trakāk. Ja jau ir iemīcīts, tad trakāk vairs nevar būt. Ļoti labi. Okay. Bet vai ir kādi vēl stereotipi, par ko tu esi dzirdējis par auto? Vai par braukšanas stilu? Nē, visi tie par bembiem, vai neieraugu uz ceļa bembi, vai tur melnus Lexus, vai tur simpātisks sievietes sēž pie krutas mašīnas, tad uzreiz skaidrs, viņi nestrādā, pat nav. Tas ir vistīpiskākais. Tā var būt, tas jau nav nekas slikts, bet ir sievietes arī, kuras paši, Jā, tas ir tie ir tādi tipiskākie stereotipi. Un arī, ja vīrietis grib uzdāvināt, tu arī saki savai sievai nopirkt mašīnu. Kāpēc, lai vīrietis nevarētu dāvināt savai sievietei mašīnu? Jā. Kas tur slikts uzreiz, vai ne? Pilnīgi piekrīt. Nekā slikta nav, bet kāds stereotips par Volvo ir dzirdēts? Par Volvo. Kaut kāds, ka tas ir tāds, ka neviens tāds stilīgs cilvēks Volvo nepirks, bet Šāds busulim. Šāds busulim, jo Intram busulim ir Volvo. Nē, bet ir par Volvo. Tu pārējais. Nē, ka tas ir tāds ģimenes, bet tas pat nav tas pat ir par to, ka cilvēki, kuriem nav ģimenes un bērni, viņi pievērsīs uzmanību citām prioritātēm. Tur viņiem būs vienalga, 2 durvis vai vēl kaut kas. Man labākajai draudzenei arī viņa ir aktris, viņa ir vīrs mūziķis, stilīgi cilvēki. Viņiem tikko piedzima bērniņš. Protams, ka viņi skatījās pilnīgi citu tipu mašīnu. Es tādu šobrīd neizvēlētos. Tikai tāpēc, ka man nav bērns, man nevajag tur ratus likt un tā. Protams. Bet jā, par Volvo ir dzirdēts šāds stereotips. Tas ir. Jā, tas ir tas. Tātad Volvo pērk cilvēki, kuriem dzīvi piespiežie. Jā. Okay. Vai to arī tā var jāpateikt. Kad kurpes spiež un zandols jāpērk. Piedodiet, lūdzu. Mēs jokojamies. Ne, Volvisti ir forši cilvēki. Šautauts viņiem. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu auto ar 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums Autorīga Rīga Višķela 14.
Tagad bišķiņā atpūtīsimies no jautājumiem, jo puiši ir sagatavojuši mums spēli. Forši. Jā, tā ka jūs droši varat izpausties. Tā, es domāju, tu vari sākt. Tātad mēs sāksim ar pāris jautājumiem. Aiziet. Attiecīgi noteikumi tādi. Lāsma Linda ir vienā komandā, jūs kopā domājat atbilžu variantus, un ja jūs atbildēsiet pareizi, tad no tās maģiskās kastītes mēs kaut ko uzvelkam ar Artūru sev. Bet, ja jūs atbildat nepareizi, tad mēs kaut kas no atribūtiem tiek jums. Es jau otru reizi Lāsma jau ir, veterāns. Okay. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu. Ar kādu Nissan modeli Linda braukusi reklāmas ietvaros? Mēs esam uzrakuši tādu interesantu Jā, Mēs esam bijuši pārākušies. Tagad domājam, Nissan Juke kaut kāds džips, tas bija jau, tad Nissan izskatās. Mums ir arī atbilžu variants. Varbūt paklausīsimies. Jā, labi, Protams, ir iespējas. Tātad Nissan Qashqai, Nissan NV200 vai Nissan Silvija? Nē, man liekas, ka Nissan Silvija tur nebija. Nosauc vēlreizīt. Nissan Qashqai, Nissan NV200 vai Nissan Silvija? Es domāju, vai pirmais vai otrais. Kā viņa izskatījās? Viņa izskatījās, atceries, bija tās, arī. Es palūdzu šajā brīdī ielikt, kā izskatās Qashqais, NV200 un Silvija. Jā, tā lai tās bildītas. Jo es zinu, kā Qashqais. Kas noraksturo, es tev pateiktu. Atceries, Nissanam ir tās mašīnas, kuras daļai ļoti patika un daļai nepatika. Viņas izstāsta tagad tādas vabolītes ar tādām atstiņām lampiņās. Kuras tās bija? Tā bija Qashqais? Kā izstāsta Qashqais noraksturo? NV200 un Silvija. Kas Man bija? liekas, viņa ļoti līdzīga. Ir, un šitā bija jaunā. Šitā bija tā kā tāda jaunāka. Ai, Nissan, kāpēc? Labi, Qashqais sakam. Sakam, tas ir vienīgais, kas man nāk prātā, bet varbūt arī nē. Sakam, Qashqai, jā? Jūs paliekat pie Qashqai, jā? Jā. Jā, pareizā. Ir. Bet viņas ir ļoti līdzīgas. Jā, Nissan Qashqai. Viņas vispār nav līdzīgas. Nav galīgi. Tā ka pilnīgi savādāk. Tur būs tās bildītas, tu varēsi redzēt. Jūs Ar to izvalc kaut ko, ko mēs varam. Ka mēs varētu uzvilkt. Mugurā jāvelk. Jā, sāksim. Jā, jau tūlīt Sāksim ar brillīti. stiliņā. Tā, Super. tas ir, lai labāk redzētu. Jā. Ok, mēs esam gatavas. Mums labs sākums. Tā, šitajā būs ļoti uzmanīgi jāklausās. Es mēģināšu izlasīt pareizi. Ok. Kāds ir šobrīd pasaulē ātrākais auto? Yangwang, SCC Tuatara vai Lumburgumbur? Var latviski? Varbūt tu vari vēlreiz. Tas arī ir latviski, jā. Kas tās? Yangwang. Šis ir kaut Tas ir kaut kāds Japāns, nav kaut kāds Gan Japāns. jau izklausās pēc Kaut kāds tiem. Yangwang. Kaut kāds varētu būt arī ķīnietis. Ķīnietis, jā. SCC Tuatara To arī izklausās pēc kaut Toyotas pseido varianta. un Lumburgumbur. Tas ir tā kā Lamborghini. Ne? Es gribētu cerēt. Es arī gribētu, bet man patīk tas Lumburgumbur. Nu, tā sakam Lumburgu. Jā, sakam. Jā. Lumburgumbur. Lumburgumbur. Jūs izvēlaties Lumburgumbur, jā? Jā. Tiešām, tā kā 100%. Jā. Jā. Ok, pareizi atbildi ir Yangwang. Gandrīz 500 km/h. Gandrīz 500. 496. Kad lidmašīna ceļās, viņu cik kaut kāds 700 ja ir? Plus mīnus. Nautiņš ir man liekas, 500. jā. Tā ka var rokas ārā pa logiem. Kur ir šito mašīnu ir izdomājuši? Man liekas, tas bija Ķīnas. Man liekas, ka ražots. ķīnieši, Jā. jā. Lumburgumbur arī tāds eksistē, vai tas ir jūsu izdomājums? Lumburgumbur Tā teorētiski. ir adaptācija. No Adaptācija, jā. Tad viss pareizi. Man vienkārši likās, varbūt viņi ir izlaiduši kaut kādu jaunu Uber ātru variantu. Nē. Tas Bet tas ir labs nosaukums. Ir tāds video, kur Tik tā kā parādās, kur indieši viens otram uzdod, un viņi tur savā valodā kaut ko. Nopietni. Lumburgumbur Ferrari. Bet ļoti labs nosaukums. Es braucu ar Lumburgumburu. Vai ne? Es jums- Jā, labi, dod atribūts. Bišķiņ sastailosim savu Jā. outfitu. Domāju, ka mēs varētu sākt no šīm smukajām. Aiziet. Jā, kā Vestītājs. drošības viedokli. Tā, Paldies. mums ir pirmā. Tā, es palīdzēšu Paldies. sagatavot otru. Paldies. Tā, lūdzu. Zina, man piestāv pie kostīma. Tavs jaunais auto 1 stundas laikā, 0 eiro pirmā iemaksa un garantija. Spied uz linku zem šī video un piesakies testa braucienam. Nu, labi. Okay, trešais jautājums mums ir, kuram pasaules aktierim ir lielākā auto kolekcija? Pirmais variants mums ir Vins Dīzels. Otrais variants ir Džejs Leno. Un trešais mums ir Rovans Atkinsons.
Tas ir Mr. Beans. Jā, es neesmu dzirdējis, ka Misteram Bīnam ir kaut kāda kolekcija. Man liekas, viņam ir tā. Tas Mini Coopers mazais. Mini Coopers, that's it. Bet nē, viņš es mazliet viņu varu tā kā Jā, iedod bišķi. Īstenībā viņš ir diezgan tāds aktīvs auto entuziasts. Viņam ir Rolls-Royce, McLaren, viņam tur bija Katrā ziņā viņš ir kolekcionārs. Ok. Viņš ir kolekcionārs. Tā, nosauciet vēlreiz, kas tur pa Vins variantu. Dīzels, tas ir tas skūtais džeks no Jā. No ātras un bez žēlstības. Jā. Džejs Leno un Rovans Atkinsons. Kāpēc man tagad liekas, ka tam Atkinsonam varētu? Ja tev tā, jā, tad sakam. Vai sakam? Sākam, jo man nav, es nezinu. Jo varbūt nevar programmas spriest pēc vāka, un who knows? Viņš īstenībā ar Mr. Bean tām visām tām. Jā, jo viņš arī citās filmās ir bijis, kaut kur arī. Viņš ir diezgan labi pelnījis. John English, man liekas, arī bija kaut kādi autiņi. Jā, bija, to gan es atceros. Džo Englisham bija. Jā, tur jā. bija. Austin Martin un visiem. Nu, sakām. Davai. Jā, aiziet. Vīns. Ok, Rovans Atkinsons. Un pareizā atbilde mums ir Džejs Leno. Tas ir jau tāds pieredzējis gados kungs, kuram ir vairāk kā 180 auto un 160 motocikli. Oh, Viņam ir my. brutāla kolekcija. Wow. Ir pieredzējis. Nu, ko Dāvis? Bet Mr. Beans arī, kolekcionē auto. Ok. Super. Tā Tu kā- vispār galīgi garām neaizšāva. Nē. Es domāju, ka Vin Dīzelim arī noteikti ir autiņi, bet ne tik daudz. Jā. Es domāju, tu vari sagatavot tos No. foršās. Būs jāpatur rociņās. Aiziet! Šis prasīs bildi. Vai ne? Šis ir pirmais podkāsts, kurā es esmu bijusi ar, kā šos sauc? Uzgriežņās. Ar uzgriežņu atslēgu. Un vestē. Un vestēju atstarotā. Okay, un ceturtais jautājums mums ir, kādam apzīmējumam jābūt uz ziemas riepām? Tagad atnāca sniedziņš un vajag likt riepas, un kādam apzīmējumam jābūt. Tātad pirmais variants ir briedis un ragavas, nākamais ir lāpsts un sniegavīrs, un trešais ir kalniņš un sniegpārsla. Kalniņš un sniegpārsla. Jā. Okay, te mēs esam pārliecināti. Jā. Jā. Tad būs grūti, man liekas. Vai arī otrs variants ir? Nē. Sniegpārsla čista. Nu, nav ragaviņas. Nu, jā. Es mēģināju, bet, piedod, bet mums būs kaut kas jāvēl. Pareizi atbildēt. Te bija grūti neatbildēt. Un es domāju, ka šeit mēs varētu, Jā, mēs varētu stilīgāk. ņemot vērā to, ka esmu BMW fans un Dāvis ir Audi fans, mēs Tad Mums uzvilksim. ir otrā. Nice. Ak, Dievs. Ļoti jauki. Nu, labi, ne? Nu, Kur tu jūs šitos Man nospērāt? nepatīk, bet, Kuram, nu? nu, tagad placīs stāv pāris mašīnas bez blembikiem. Blemba, Nu, ko ar šo arī mūsu jautājums segments ir noslēdzies. Bravo! Malāči, krūti. Ja jūs gribat, jūs varat droši tajās vestēs palikt. Vai Atslēdziņas paliek? varat- Paliekam. Atslēdziņas Jā. varat nodot, ja jūs negribat viņus turēt. Pagaidiet, ja jūs slikti uzvedīsieties, mēs varam mest. Jāmet. Vēsturē nav nozīmes. 0 eiro startā un ātrā noformēšana. Spied uz linka zem šī video, piesakies un tiec pie auto jau šodien. Parunāsim par mūsu domām mūsdienās par 21. gadsimta auto dizainiem. Ja runājam par jauniem modeļiem, kas tiek ražoti no 2024. Kāda cetrā? Cetrā. Cetrā līdz Cetrā. 2025. gadam. Centrā. Ražoti centrā. Kvadra. Vot. Un vai ir sanācis, un kā notiek auto vadīšana kameras priekšā? Vai ir bijis tāds moments, kad tevi filmē un tev jāvada mašīna? Man jā. Jā. Man jā. Un kā ir? Kādas ir sajūtas? Kad īpaši tajā brīdī, kad Teslai durvis atvērās. Vai tas bija drausmīgi, tāpēc, ka tas īpašnieks, kas mums to mašīnu deva, neatceros, vai no stāvā. Es neatceros, kā tas bija, bet cilvēks, kas atbildēja par to mašīnu, man liekas, tā bija viņa personīgā mašīna. Nu, viņš bija klātesošs uz to filmēšanas procesu. Nu, tur varēja beigties slikti, bet baigi īpatnē. Nu, tas filmēšanas process, jūs gan jau esat no malas redzējuši, tur vai nu skapota priekšā ir tā kamera, vai nu tev pie loga. Būtībā parasti tu ļoti slikti redzi ceļu. Tev brauc priekšā kaut kāds busiņš vai kaut kas, kuram tev ir jāsako. Bet tajā brīdī tu, protams, vēl kaut ko arī mēģini nospēlēt. Tas ir tā izaicinoši. Tā koncentrācija visur. Jā. Koncentrācija visur. Labi, ja tev vienkārši sēž blakus cilvēks ar kameru, tad tā, bet ja tev tā milzīgā kamera, tu vēl esi atbildīgs par to kameras aparātu, kas ir parasti katram operatoram šausmīgi dārgs pasākums un prieks, un tu vēl par to esi atbildīgs, un tu vēl knapi kaut ko redzi, un tev vēl tie busiņi brauc, un tu vienmēr sakot,
Tas ir tāds Gan par stresains. ceļu, gan par to filmēšanos. Protams, tas ir diezgan stresains pasākums. Un īpaši, ja tev ir tiešām piekodināts, ka tu brauc ar īpašu mašīnu, kurai īpaši mums ir jādod tādā pašā stāvoklī, tad arī notiek. Durvis atverās un Man arī ir bijis sanācis kameras priekšā, un kā arī ir jātēlo. Bet man tā kā nebija tā, ka man bija jāuztraucās par mašīnu, bet labi, man tāpat tās vajadzēja mēģināt avāriju nestaisīt. Jā. Un ir dīvaini, jā, un arī jāmēģina ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Tad tev ir jāatcerās, ka tev kaut kas ir jātēlo un tā tālāk. Un man bija viena, tāda saucamā aina. Man ir pazīstami youtuberi, kuri taisa skečus tā kā instruktoriem CSDD. Un man vajadzēja tēlot meiteni, kura liek tiesības. Un mums scenārijā bija iekļauts tas, kas beigās iebraucu mašīnā. Man vajadzēja speciāli iebraukt mašīnā. Un mēs braucam, mēs filmējam. Un vienam no džekiem kaut kas notika ar kameru, un es tik labi iebraucu tajā mašīnā. Pirmkārt, tas ir ļoti bailīgi. Man nebija tā, ka man vajag riktīgi tā, ka uzsprāgst tā mašīna. Ja? Bet vajadzēja tā kā izraisīt avāriju. Jā. Ārprāts tik nepatīkami. Dīvaini. Jo es nekad avārijā neesmu. Es ļoti labi braucu, man nekad nav bijis kaut kāda avārija, un kur vēl man speciāli vēl kaut kur. Nē, ja grib tā avārijā, bet lūk, un man bija šī netīra roka no tās atslēgas. Viss pieder pie lietas. Viss ir ok, jā. Viss ok. Lūk, un pirmā aina nesnāca, jo kaut kas bija ar kameru. Nebija ieslēgta kamera priekšējā. Tā kā redz, kā es iebraucu iekšā. Ok, otro reizi man ir jābrauc iekšā. Labi. Un tā mēs ar trešo dabūjām labu kadru, bet tad ļoti interesanti. Bet nebija tā, ka uz trešo reizi jau tāds viņš bija tāds pamīcīts? Jā, Bišku bija, bet viņam to mašīnu tā kā nevajadzēja, tā ka man atļāva beigās. Kā bija tajā trešajā reizē, jau nav pirmā reize, kad es to bam. Jā, bet ļoti interesanti, ka tev speciāli jāiebrauc, tā kā šautauts rektapušu džekiem. Tā kā tādas man filmēšanas ar mašīnām ir sanākušas. Mums ar Dāvi, laikam, tā filmēšanās ar autiņiem ir ikdiena. Jā? Tā, ka visu laiku ņemot vērā to, ka mēs Mums tur nav baigais tāds, mums nav baigi jātēlo vai jāpiedomā, mēs tur vienkārši lifestyle contents, jā. Varbūt, ja viens pafilmē, otrs pafilmē, kamerā noliekam kaut kādā statīvā. Bet īstenībā, es nesaprotu tos cilvēkus, kas tur brauc un kaut kā šitā mēģina vēl roku sev. Ja tu to dari viens, tas ir pilnīgi neiespējams. Tev vajag koncentrēties un sevi filmēt, tas ir bīstami. Tajos brīžos cilvēks nekoncentrējās uz ceļa vispār. Tā kā uzmanīgi ar tām visām kamerām, bet, darbiņš ir darbiņš. Ko lai dara? Darbiņš jāmīl. Tieši tā. Jums patīk būt labākais stūris? Tā kā vadīt to visu mašīnu vai būt saucamajam passenger princess? Būt bosam vai būt princesei? Ir bijis tā, ka es braukāju lielāks tos ceļu gabals, tur, piemēram, darbu uz Liepāju, un ja nebrauc savu auto, kāds piesakās aizvest ar savu, un ir bijis tā, ka kā labs šofers vai kā, bet brauc nenormāli agresīvi. Zini, es pēc tam padomājuši vai vēlreiz, nekomfortabla sajūta. Bet, jā, ja man ir foršs mans cilvēks, kurš sēž pie stūres, un es varu, baudīt vīniņu vai tur restorānā iedzert šampieglāzi un blakus sēdēt, superīgi. Bet man pašai arī ļoti patīk stūrēt. Man patīk, es tā arī esmu stresu noņēmusi, arī esmu braukājusi īpaši, tad man bija sava mašīna, es iekāpu vienkārši mašīnā, braukājusi prīgu, riņķī, domājusi, nomierinājusies. Man tas ir tāds meditācijas. Jā, iesaisties pie stūris, uzlaik kādu muzončiku. Jā, jo tu koncentrē, īpaši tad, kad tev domas par daudz vai kaut kāds bēsis, grūzis. Tā meditācija. Tu apsēdies, jo tev ir jāredz ceļazīmes, tev ir jākoncentrēs, un tev kaut kā tas viss sūds aiziet kaut kur prom. Jā, ja pieņemsim, jūs trāpat korķīs. Es šodien no rīta trāpīju korķī. Korķī, tur nesanāks izlādēsies. Bet vairāk vakaros sanāk, kad jau visi. Kaut kādā ziņā tā arī meditācija, ka tu vari savu enerģiju izplest uz visiem, un tad tu tāds atbrauc jau mierīgs uz darbu. Bet tas ir kaut kas nenormāls. Es tieši man dzīvē paveicies, es varu izvēlēties braukt tajos laikos, principā plānot savu ikdienu pati. Un es tiešām izvēlos nebraukt korķu laikos, tiešām. Un ja es trāpu, tad tas ir viena no retām lietām, kas man dzen psihajos. Tie korķi, diemžēl. Ir tīpaši, ja tev nedod Dievs kaut kur jāsteidzās. Tu vairs neko nevari izdarīt. Jā. Tu nevari ieslēgt baku gunis un tad vai palaižt mani. Tu esi strupceļā. Tev priekšā no sāniem viss ir aizņemts. Bet man ir sanācis būt riktīgā korķi Itālijā. Un tas ir kaut kas nenormāls. Mums tie nav korķi ceļa posmā uz Milānu. Tas bija kaut kas vienkārši nenormāls. Tur tiešām var sēdēt 40 minūtes jābrauc no tās pilsētas, kuras bija uz Milānu.
Un sēdi korķī 3 stundas vismaz. Drausmas. Un tas ir kaut kas, kur es sapratu, ja saka, tu varētu dzīvot Itālijā. Es personīgi visticamāk nevarētu, jo tā ir viņa ikdiena, viņa ar to rēķinās. Viņa, piemēram, sestdienās, svētdienās brauc tur pie ezera kaut kur stundas brauciens. Viņiem tas paprasti 3-4 arī daļa lielās satiksmes. Dubajā ir bišķiņi arī līdzīgi, es, kad nesen biju, mēs braucām arī, 15 minūšu brauciens bija līdz Dubai Mall, mēs braucām stundu. Tā kā nenormāli. Traki, tu vienkārši sēdi. Tev tieši laiks, un tu vienkārši sēdi. Kājām būtu aiziet. Jā. Reāli, šis ir posms, kad es teiktu, es varu ar kājām aiziet. Mana visa braukšana beigtos, bet ir, žostka, kā saka. Īstenībā man ļoti patīk vakarā, teiksim, kaut kur pavizināties, pabraukāt pa pilsētu, vienkārši atslābt un ne par ko nedomāt, vienkārši pavizināties, nosacīt, ieslēdzot mīļāko mūziku. Bet dažreiz man uznāk, bet es gribu vienkārši apsēsties, tā kā bieži vien ar Dāvi. Es saku, Dāvi, tu stūrē. Es pārsvarā vienmēr stūrē. Es varu kaut ko telefonā padarīt, kaut ko. Bet jums nav tādas dienas, es tieši braucot šeit novēroju. Man ir tādas dienas, jo arī man ilgi ir tiesības, es daudz braukāju, bet ir tādas dienas, kur tu piesēdies pie stūres un jūties baigi nepārliecināts. Un ir tādas dienas, ka tu vari baigi gonkot, un ir tādas dienas, ka tev bail pat kaut kādu pagriezienu veikt, un tu tā kā tāda vecmāmiņa brauc. Nav jums tāda sajūta kādreiz? Es nezinu, no kā retu reizi, kad tu piesēdies, tev liekas, kaut kas notiks. Ir reizēm tāds bijis. Man personīgi bijis pēc kaut kā stresaina, vai ka kaut kas ir bijis noticis, un tu kaut kur citur peldi. Un tad tu brauc. Man nepatīk tādās reizēs, man liekas, ātrāk aizbraukt un viss nesēsties. Man ļoti nepatīkam sajūta. Tāds pārliecības trūkums laikam īsti nav, bet dažreiz ieslēdzās tas, ka gribās pagonkot. Tas gan tādā pārliecināts ceļā vienmēr esmu, bet dažreiz vajag arī bišķiņ. Tajā brīdī, kad sāks gonkot, tajā brīdī tu vairs neesi pārliecināts. Jā, taisnība. Jā, es laikam vairāk man patīk stūrēt. Man arī tas pats, kas tev bija par to, ka es nejūtos droši kaut kādos momentos, kas cits pārvalda to stūri, un es zinu, ka es labi pārvaldu stūri, un tad man labāk pašai, ka es sēžu, es kontrolēju visu, un viss ir kārtībā. Tā kā es reti, kad esmu passenger princess, man patīk. Reizēm, man jau liekas, man astes skaustūlīts vienkārši spiedīsies laukā no tās visas braukšanas, bet man ļoti patīk braukt. Jā. Kāds ir tavs mīļākais maršruts braucot pa Latviju? Mīļākais maršruts? vai galamērķis? Labi, laikam teikšu Liepāja. Es teikšu Liepāja. Tev tā šosē neuztrauc, jo Liepājas šosē viņa ir traka. Man vasarā 2 reizes vajadzēja naktī braukt. Dievs stāv klāt, tie dzīvnieki, visi tie līkumi. Jā, tur diezgan daudz līkumi ir pa to ceļu. Es nezinu, es savā laikā ļoti daudz braukus. Tas laikam ir lielākais, kur es esmu braukus. Es mācījos skolā vēl un strādāju Liepājas teātrī. Man bija no rīta Liepāja, Rīga, Liepāja, Rīga. 3 reizes veids vienā dienā šo ceļa posmu. Un tas bija diezgan crazy. Bet jā, es esmu ļoti daudz braukājis. Un man patīk tas ceļš. Man ir savs rituāls. Es zinu, kur es apstājos, es zinu, kur es dzeru kafiju. Es zinu, kur es. Es vienkārši pieradu pie tā posma. Bet es zinu, ka par to ceļu posmu nevajag braukt tumsā, jo ir izvairīties. Tāds melnais caurums Latvijā. Protams, ja tu normāli brauc, viss ir kārtībā, bet ļoti uzmanīgam jābūt. Koncentrācijai pilnīgi jābūt. Tā kā šitā tad tu sēdi un nekur neskaties pa malu. Bet arī tajā brīdī vairs nav atpūta no tā ceļa. Nav, tur saspringums ir ļoti liels. Turēšana jau nekad īsti nav bijis atpūta. Tu vienmēr esi par sevi atbildīgs un tev ir... Kā kuru reizi? Kuru reizi? Es nevarētu pateikt, kā kuru reizi. Tāpēc es stūrēju, un tu sēdi blakus. Jā. Izcili. Vai ir bijusi kāda bīstama situācija uz ceļa? Man ir bijusi tā, kad es... Ir tik daudz brauks pa Liepājas šosei, tiešām nekas nav gadījies. Kā te bīstama situācija? Nē, es atceros, man bija riktīgi bīstams posms, kad es pirms daudz gadiem braucu no Daugavpils. Tajā brīdī es tur strādāju uz Rīgu, un riktīgs besis uznāca, man gribēju mājās. Tā ka tagad, ziemā, tieši tajā laikā kaut kur. Es domāju, braukt ar savu mazo Jarisu, bet aplidojas ceļš riktīgi ziema, un man veiss, es to ceļu nepazinu, es nebiju tur daudz braukus. Un man veiss ieved pa kaut kādu ceļu, nevis pa galveno, bet pa ātrāku, pa veco kaut kādu to šosei, kur nav apgaismojuma.
Un tu no tā ceļa netiki ārā. Un tu brauc reāli, un tu saproti, ka tur gan ir dzīvnieki, un viņš ir apledojis. Un es braucu, uz kaut ko nepārspīlējot, uz 30-40 km/h. Reāli stulbi skan, bet lūdzot Dievu, lai es vispār tieku ārā, jo tur nav neviena māja, kur apstāties. Tu nevari tas bija, tā, ka es tiešām izbraucu ceļu, kur ir gaisma vispār. Man tiešām likās, ka es esmu izdzīvojis kaut kādu izdzīvošanas skolu. Tā bija briesmīgi. Tas pat nebija, es nezinu, pat bīstami, bet tas bija šausmīgi. Nepatīk vispār tumsā un kaut kur. Nu jā, un tu brauc, un tu nezini, kur tu esi. Tu ķipa seko tam veizām, ceri, ka tev izvedīs gaisma. Tas bija briesmīgi. Tā kā vējs citreiz ir forši, bet... Uz viņu nevar paļauties 100%. Jā, tu dažreiz jāpaskatās. Viņš tev ved. Jā, tieši tā. Jums, puiši? Man laikam trakākais ir bijis, es esmu nostrādājis kaut kādu 12 stundu maiņu. Pulkstenis kaut kur 11 vakarā. Mums vajadzēja braukt uz Latgali. Tas ir no Vidzemes uz Latgali. Stāsts sākums. Ir nenormāli ziema, sākās riktīgs tāds putenis, kaut kas līdzīgs, kad visur ir apkārt tumsa, un tu mauc pa to šoseju, tur brutāli, vairāk pa 70 nevarēja pabraukt. Un tas putenis tāds, ka tu neredzi, izstieptas rokas attālumā neko pretī, un pēkšņi parādās tāda bariņš uz tirnām. Okay. Un es nezinu, kā man tas sanāca, bet es apstājos tā, ka es ļoti smuki redzēju tirnas dupsi, kas skatās man tieši veistiklā, bet es nepieskāros viss kārtībā. Bet, Viņi tā kā skrēja? Nē, viņas vienkārši ceļu stāvēja, tu tusēji tādu. Viņas arī 4 tirniņas. Viņi viens otru vienkārši neredzēja. Viņam tur bija savs bariņš, viņi runājās, un tā veiksmīgi sanāca, bet pēc tam bija tā, ka muguras lapja pastāvēja kādas 5 minūtes un tikai tad turpināja. Man bija situācijas dažādas, principā tādas bīstamas vairākas, diemžēl, bet viss beidzās labi. Tāda, laikam, no pēdējā, ko es atceros, es biju braucis ar Volvo uz Cēsīm, un man bija švakas riepas, īstenīgas sniegs, un tad es braucu kaut kādas 70, 80, un es jūtu, kā man pamazām purns pa labi noiet, pakreisi noiet, un es sēžu, man štādi ceļi kratās. Es domāju, man vēl 2 cilvēki aizmugurē guļ, jo bija agrs rīts. Tas bija stresaini. Tajā brīdī, kad zini, ka tu esi atbildīgs par tiem cilvēkiem, kas ir aizmugurē, tas ir tas trakākais. Ja pats kaut kur apmelē, nekas izdzīvos. Jā, tur dubultā atbildība jau ieslēdzās, ka tā ir. Kāpēc tev bija Volvo? Vai tu gribi parunāt par šo? Biju bišķi nokļūdījies dzīvē. Tas bija tas Volvo, tajā koši oranžajā krāsā, par ko es stāstīju. Tas bija tas Volvo. Jaunības kļūda. Nu skaidrs. Man ir arī visādi situācijas bijušas. Manas uzmanības dēļ, protams, naktīs arī visi tie dzīvnieki un tā tālāk. Nevienu es neesmu nositusi. Nav sanācis krimināla atbildība man ar dzīvniekiem, bet ar Teslu man bija vienreiz tā, ka man viņa vienkārši viena cita karšēringa dēļ, viņam bija kaut kādi limiti ātruma, un kad es dzinu mašīnu uz tīnužu ceļa, es biju pretējā joslā, kad dzenu, viņa sāk man vienkārši bremzēt. Tas gan ir traki. Un es nesaprotu, kas man ar mašīnu notiek. Es spiežu gāzi, man vispār pedāļi vairs nereaģē. Viņa pilnīgi tā kā noblokējas un viņa bremzē. Un es esmu pretējā joslā. Es redzu, man nāk mašīnas šitā. Man ir jāiesprauc uz tajās mašīnās, kuras es dzenu. Es nezinu, kādi dievi man blakām stāvēja. Es vēl braucu ar draudzeni uz Latgali. Uz Latgali. Jā, uz kapusvētkiem mēs braucam. Un es nezinu, kā es noreaģēju, man ir pilnīgi aptumsums par to situāciju, jo man tāda ieslēdzās vienkārši amnēzija tajā galvā. Es nezinu, kā es vispār, man nesākās šitādas rokas, es vienkārši kaut kā noreaģēju normāli. Nobraucām malā, neizdzīvojām, jā. Kā redzat? Atziņa, nebraucam uz Latgali. Jā. Uz kapusvētkiem noteikti. Uz kapusvētkiem, varbūt uz kādiem citiem svētkiem, jā. Tālūk, Tavs jaunais auto 1 stundas laikā, 0 eiro pirmā iemaksa un garantija. Spied uz linku zem šī video un piesakies testa braucienam. Mums ir otrā spēle, kas saucās Kiss Marry Kill, bet mēs viņu bišķiņā, teiksim, citādāk pagriezīsim. Vienmēr sākot, puiši mums rādīs bildes, vai ne? Jā. Mēs mēģināsim. Ar mašīnām. Un mums ir vienkārši jāpasaka, ar kuru mašīnu mēs piebrauktu pirmizrādē pie sarkanā paklājuma. Okay. Ar kuru mašīnu mēs brauktu uz Prāta vētras koncertu. Un, ja ar šo auto atbrauktu Džeks, mēs viņam teiktu nē.
Okay. Jā. Ņemot vērā, ka es esmu bijusi randiņš ar 2, es esmu iemācījusies teikt nē. Tas arī īstenībā. Tagad es Tas varētu noderēt, jā. jā. Es palikšu tā kā rabotņiks, es domāju. Labi. Tā es varu paņemt pretī. Labi. Netraucējās? Bet šī to es paturēšu, man iepatīk. Droši. Artur, tu vari prezentēt pirmo skaisto automobili. Tātad pirmais auto mums ir leģendārais Audi A4. Mūsu katra latviešu sapnis. Otrais. Vai tikai Dārijas Opel sapnis? Zafira Opelīts OPC komplektācija. Zafīra. Un numur 3. BMW E91. Trešā sērija. Jei, bogu. Nu, te ir baigā izvēle. Man ir 3, man ir jāsaliek. jāsarindo. Dievs! Porsche un visādi jaunie Mercedes. Nē, Nē. Šeit budžets ir ierobežots. šeit ir tautas klase. Tā, puisim, nē, jā, pirmizrāde. Uz koncertu un atbrauktu uz pirmizrādi pie sarkanā paklāja, kur tu izkāp laukām. Nu, man ir skaidrs. Nu, man arī ir skaidrs, jā. Sāksim Nu, ar tad Lindu. aiziet. Pirmizrāde BMW, Prāta vētras koncerts, Audi, puisim, nē, tas pa vidu. Tas pa vidu. Kāpēc? Jā, Bet tu man ar tieši tā. Zafīru var sakrāmēt 7 cilvēkus. Kāpēc man nevajag neko ne pirmizrādē? Te ir tusiņš. Balīta Opelī. Jā. Ok. Nē, nu, es skatos tā, ka, ja es ar to puisi uz randiņu, tad es arī skatos uz nākotnē, kaut kādā samērā. Ja? Nu, es negribētu tādu mašīnu. Jā, es atkal tieši domāju tādā kontekstā, labi, teiksim, ja nākotnē tas ir mans vīrietis, un viņam ir tāda mašīna pat vairāk, tā kā man vienalga, viņam ir. Bet ja es uz pirmo randiņu, labi, ne jau tāpēc, ja viņš būs superforšs, es brauktu ar tādu, bet idejas, ka nebrauktu. Jā, būtu superforšam. Jā. Ekstra tādam. Nav tā, ka par superīgam. pēc mašīnas. Jā, mēs tagad izklausāmies ļoti Pēc slikti, tādām. bet tā ir jūsu vaina, ka mēs izklausāmies. Exactly, tā nav. Tā nav mūsu. Opelīši nav vainīgi. Tieši Opel tā. nav Nē. nevainas. Mēs vienkārši Jā. pateicām par šo situāciju, Jā. savu viedokli. Jā. Okay. Ok. Es domāju, ka tad Pagaid, tālāk. Tu nepateici. Jā. Jā, ar Behu es atbrauktu uz sarkano paklāju. Nu re, jā. Un ar šo es brauktu uz Prāta vētras koncertu. Mums Ok. sakrīt. Nu, Mums Jā. ļoti labi sakrīt. Jā. Tā, nu tad bliežam ar nākamajām Jā. 3. Audi A6, O. BMW X5 un Volkswagen T5. partija būs. Tas ir pārtīvāģis. Jā. Kas tas pa bēmbi tur ir? Tas ir X5. Džipiņš. Es uz sarkano paklāju brauktu ar Audi. Nu, es varbūt ar to Volkswagen atbrauktu. Man stērps iznestu, atspēkotu ar kādu mašīnu. Īstenībā, jā. Ok. Man būtu vismaz ērti. Man būtu kur izplasties tā kā ar visu savu kleitu, ar visiem saviem papēžiem iespējams. Un es izkāptu, un cilvēki jau pēc 3 sekundēm aizmirst, ar ko es pie vēl atbraucu. Vau! Nu, tā kā Ar tāda domāšana. logika, jā. Bet Ok. internetā paliek viss. Jau paliek, lai Tas jau ir uz paliek. 15 sekundes. Kā mēs sakam, nē. Es teikšu, ne X5. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, Tas jau ir interesanti. tāpēc, ka X5 vienā brīdī tas bija kaut kā. Man neteikšu, ka man nepatīk tā mašīna, bet viņa tā kā bija visiem, kam nav slinkums, būt stilīgam. Man jau palika tā kā garlaicīgi, ja postilīga mašīna X5. Un ir arī citas foršas mašīnas, un arī citas foršas BMW. Tā kā tieši tāpēc, ka X5 es saku nē. Okay. Ļoti interesanti. Es ar Audiku brauktu stilus prāta vētru joprojām. Es uz prāta vētru ar to. Nu jā, īstenībā, jā, kādu kompāniju ielikt iekšā Jā. tieši tā. Bet man arī par BMW tieši X5, kāpēc nē? Jo manam pirmajam bijušajam bija. Es negribēju to teikt skaļi. Kur ir tas? Ārprāts, kas, es saku, tas ir Bet- stereotipiski bet- X5. Sākumā taču sanāca pateikt, jā, Nē, nu, protams. Bet tagad jau nāca. saka, nē. bet tagad jau saka, nē. Protams, bišķi kaut Jā, redziet, jā. tā tips, teiksim, tā uz mani skatos. Tā kā jā, un X5. Pasties, kā es tiešām nedomāju, ka tu teiksi ne X5, bet rekā sakrīt. Ok. Tas jūs pārsteidz. Vai ne? Nebija es- tas man- standarts, es jā, ka nebiju domājis. X5 Mēs bijām uz domājuši. sarkano paklāju. Plāns bija tāds, ka būs, ne, bet būs īstenībā top 1 Nu, sanāca. paskatieties. Nu. Nu, tu vēl kam ārā smago artilēriju. Aiziet. Renault Espace. Smukulis mini-events.
Hyundai Getz Hyundai Getz. un Volkswagen Šarā. Ak, Dievs, ko jūs darāt? Sarkanais paklājs. Sarkanais. Volkswagens, man ir sarkanais paklājs noteikti. Ar Volkswagen. Šarānu. Ar Šarānu, ok. Salīdz. Man ir opcija ar kājām. Mums ir Mēs jābrauc. šoreiz neesam korķī. Ak, Dievs. Nu, ko? Ar ko mēs konci brauksim? Uz koncertu. Man Es liekas, braukšu ar Renault. ar Un minivenu uz nebūs pa koncertu ir vidu. super. Pa vidu ir totāls nē. Jā, nu viņš ir tāds, pēc izskata. Bet viņš taču izskatās pēc Jāris. Manējais Kurā bija. vietā? Pirmām kārtām, kurā vietā, un otrām kārtām, manējais vismaz Maziņš. bija sarkans. Viņam ir bijis Volvo, mēs viņam varam Maziņš. neklausīties. Manējais bija sarkans, šis ir pelēks. Jā. Tas maina ļoti daudz ko. Es arī laikam ar to Volkswagen paklāju, uz prāta vētru to Renault. Renault un to Opel davai. Man, Uz redzēšanos. Paldies, Jā. Hyundai. Tas pats, jā, tas pats. Super, nu tad mums tad- Hyundai dodās miskastē. Kāpēc miskastē? Ar viņu jau brauc Uz tāls, kuram vienkārši atlūžņiem. pateic nē. jā. Nu, jā? Vai arī tas uzreiz miskasti? Jūs emocionāli satriekts. Tā mēs viņus saucam. Super. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu auto ar 0 eiro pirmo iemaksu uzsaukšanas SDD izdevumiem un garantiju pie mums autorīga Rīga Višķela 14. Linda, kad tu pēdējo reizi meklēji jaunu auto? Pirms nedēļas. Nedēļas. Nu, es tā, Pamazām. es neesmu uzmetu acis. Nē, nu es tā lēnām. Man šobrīd ir tāda super vajadzība. Man ir šobrīd darbs centrā, dzīvoju es centrā. Es tiešām esmu atklājusi burvīgos Bolt kārus, kas ir ļoti Carsharing, izmanto jā. carsharing, kas ir super opcija, man liekas, Latvijā. Es esmu sajūsmā. Uz tālākiem gabaliem es esmu izpētījis, ka var arī tos Boltus noīrēt, ja nu kas. Jā. Ja man plānā kaut kur tur iespējams būs nepieciešams, tad to var izdarīt. Bet jā, tas savs auto ir savs auto. Un kaut kādā brīdī, un tā kā es bišķiņu kaut ko pētu. Tas ir līdzīgi kā ar dzīvokļiem. Nu, Jā. zini, Gan kā, jau, tā kā, jā, kad tu vienā briesti brīdī, jau tu zini kaut kā. Tad Jā, nu arī man negribās šobrīd reāli nolikt to mašīnu autostāvvietā un braukt, tāpēc, ka man ir jauns auto. Man tiešām uz doto brīdi, tur tuvāko, 4 mēnešu laikā nav nepieciešams, bet tas briest lēnām. Un, Nu, līdz brīdim, kamēr neatrod sludinājumā to īsto un vienīgo. un tad ir Tad jā. vajag. Jā. Pēkšņi vajag. Pēkšņi man ir kaut kur rīt jābrauc. To es gribu. Vai ne? Jā. Vai ne? Nu, ok, tad kā tu nonāci līdz lēmumam, ka iepriekšējo gribi mainīt? Tu jau nedaudz ieskicēji, ka, pirmkārt, jā, ka tu centrā dzīvo. Nē, es jau un kā- iepriekš dzīvoju. Nu, bija tā, ka es to mašīnu biju, tu par aprūpi prasīji. Es to mašīnu biju nolikusi. Kamēr es aktīvi braukāju, es, protams, par viņu rūpējos. Tad es to mašīnu noliku stāvvietā, un tiešām man nevajadzēja izmantot, un es par viņu aizmirsu. Un maniem kursbiedriem tā laika ir teiciens, ka es tiešām biju vienā brīdī aizmirsus, kur es viņas nolikusi. Man tā ir katru rītu. Nē, bet Man arī bija, ka es Bet tie aizmirsu. ilgāku laiku tā mašīna, es domāju, kurā no tām stāv, kur es viņu noliku? Un tad jau bija pagājusi ziema, es jau nebiju ar to mašīnu braukusi, un tad tur, to jau ķeris nav tur ilgi nestāvēs ziemā ārā. Un tad jau bija tā, ka bija viss kaut kas tur jāmaina. Un tad es sapratu, ka es viņu vienkārši atdevu par simbolisku naudu čalim, kurš viņu saremontēja. Es tagad redzēju, ka ar manu numuru brauc kāds, tā kā tā mašīna ir saremontēta, viss super, bet dzīvojuši kādu laiku bez mašīnas, un tad varbūt izdomāšu tādu kaut kādu bišķi jaudīgāku par Jarisiņu. Ir jau kaut kādas domas specifiskākas, uz ko tas Nu, es skatos kaut kādu jaunā stojotas, bet arī uz stojotu pusi varbūt. Stojota. Bet uz kaut kādām tādām bišķi. Kaut kāds jaunais Launā. RAV4 pieņems. Džipiņu iespējams pat nē. RAV4 ir Džipiņš, jā. džipiņš, jā, nē, džipiņu varbūt pat nē. Varbūt kaut kā tāda. CHRs ir labs arī. Corolla. Kuģīgāku. Avencijas. Kuģīgāku. Nu, jā, avencīts. Vat, nu, piemēram. Camrys foršs modelis. Jā, foršs tāds limuzīna klases. Nu, kaut ko tādu. Nu, es tev tādu fantāziju šobrīd. Ok. Bet vai tev ir bijis arī kāda nepatīkama pieredze iegādājoties jaunu auto? Ir kaut kas gadījies, vai viss ir bijis Man kapsviest? Viss ir bijis kāpnes viests. Es arī no saviem apkārtējiem neesmu dzirdējis. Pietiekami čaļi vīrieši mūsdienās ir labi informēti par to, kā un kāpēc pirkt mašīnu. Un man patīk, jā, manā kompānijā ir tādi, kuriem patīk, protams, arī svaigus no salona nopirkt. Un tad viņi bauda to kaifu, izbraukt no salona, un tad viņi nobrauc pietiekami maz, pārdod un atkal.
tādu sistēmu. Jā. Ir tādi, kas atrod labas, mazlietotas auto. Nu jā, visādi ir. Bet, jā. Tas Okay. ļoti labi paveicies. Jā. Man apkārt ir tiešām, man ir kā labi stāsti, man arī ir kam pajautāt padomu par auto. Jā, man liekas, labas mašīnas, ko es esmu braukusi. Neminēju, Toyota, jā, Toyota, Audi, tur kaut kā. Jā, Audi. Bet smieklīgais tas ir, seniem tur boyfriendiem bija, viņam bija smārtiņš, un tas bija forši, bet es visu laiku atceros, ka tā sajūta, ka tu brauc ar smārtu pāri Vanšu tiltam, ir sajūta, ka tu sēdi ķerrā. Es ļoti atvainojos. Tā mazā mašīna. Smārts ir tā vismazāk, viņi ir funny, viņu var noparkot, viņi ir smieklīgi, izskat, viss ir kārtībā, vienkārši čāls tāds simpātisks, garš čālis, jā, bet viņš tajā smārtiņā, pirmām kārtām, labi, es maziņa, man tas smārts, bet viņam tā kā tējau, jā, otrām kārtām tu sēdi un uz katru pārbraucienu tā. Tā kā ar velosipēdu. Jā, jā. Ak, dieniņ. Wow, the more you know. Bet varbūt puiši var ieskicēt, kādas varbūt ir biežākās kļūdas, iegādājoties lietot auto. Nu tā ir Linda. Jā, tas ir interesanti. Sagatavot, varbūt Linda kaut ko nezina. Jā. Es jau tā saprotu, ka Linda ir diezgan tāda spēcīga nosauksme to par aizmuguri. Tā ir gluži. Tādos tumšos vakaros staigājot pa plačiem. Bet pats svarīgākais pirmkārt ir dabūt kādu, kas tiešām pārzina, ja nejūtamies droši. Kuram pajautāt kaut kādu padomu, lai viņš pasaka kaut ko priekšā, vai vispār ideālajā variantā atbrauc palīdz izvēlēties, paskatīties to tehnisko daļu. Tad otrs laikam būtu vērsties pie Artūra pēc kāda vertikāla atskaites, ja auto skatāmies pie mums. Jā, ja pērkam autiņus vītiņās, kur tirgo automašīnas, tad labāk ir pieprasīt, lai uztaisa kaut kādu vēsturīti par autiņu, lai dabūtu ne tikai to, kā viņi izskatās tagad, bet arī papētīt, kas tur bija bišķiņ dziļāk, varbūt pirms 5 gadiem vai 4. Plus pārliecinamies par to nobraukumu un obligāti izbraucam testā plīti. Obligāti, jo ir dzirdēti tagad stāsti, cilvēki, kad kas neļauj un... Dievs, jā? Ir dzirdēts, ka neļauj braukt, tas uzreiz tāds red flags. Jā, starp citu, ja neļauj braukt, tad iesaka aizdomāties par ņemšanu, bet arī nevajag teikt, ka viņi labi izskatās, viņai jau viss būs kārtībā. Protams, arī izvairamies no pirkumiem staķikā. Staķikā? Tur pārdod auto? Es domāju, ka tie benzīna tanku pārdevēji, kas tiekās benzīna tankā, parāda mašīnas un pēc pārdošanas simkartes tos pusītēm izkastē. Es domāju, ka tagad Es to bēmbi, ko nopirku sievai salocītām durvīm, pārdevu benzīna tankā. Es esmu slikts pārdevējs. Bet nē, es godīgi visu izstāstīju, kas tur bija, es iedevu ceļiem izbraukt, mēs tur izbraucām puspilsētu cauri, ja viņi tā kā... Pēc tam simtkārt uz pusēm izkastē. Nē, man joprojām tas numurs. Okay. Var viņu sazvanīt? Jā. Viņu es nezinu. Bet tevi var. Mani var sazvanīt. Bembi vairs nevar sazvanīt. Ok, izglītojušies esam. Jā. Un es domāju, ka uz šādas pozitīvas nots mēs varam noslēgt tā 7. Nebrauc virsū podkāstā epizodi. Paldies puišiem, bija ļoti jautri. Bija superīgi, paldies. Paldies Lindai. Es ceru, ka tev patika un bija interesanti. Man ļoti patika, man bija ļoti interesanti. Man patīk braukt, man bija baigi foršā kompānija un saruna, tā kā paldies jums arī. Super. Rakstiet komentāros savas domas par mūsu tematiem. Mēs noteikti varbūt uzmetīsim aci komentāru. Noteikti varbūt. Un tiekamies jau nākamajā Nebrauc virsū podkāsta epizodē. Visiem atā! Čau!